Sveiki! Mani sauc Vero un esmu fitnesa kluba Atletika galvenā trenere. Šodien mēs lauzīsim mītu par to, ka grupu nodarbības nav domāts vīriešiem. Mums tāds stereotips, ka grupu nodarbības ir tikai priekš sievietēm. Lauzīsim mītu. Ejam! Pēdējos pāris gadus ir vērojama vīriešu aktīva iesaistīšanās grupu nodarbībās. Ja 3 gadus atpakaļ varēja redzēt vienu vīrieti, kas kautīgi nostājās beigās, tad tagad attiecība ir 50/50. Īpaši popularitāti mūsu klubā ieņem tāda treniņa kā powerpump, TRX, tabata, velo, vederpreses nodarbības. Viss tas, kas nav aerobika. To arī vēlos akcentēt, ka zāle ar inventāru vīriešiem asociējas ar intensīvu lēkāšanu un dejošanu, bet pēdējos gados fitnes zāle piedāvājuma klāsts ir krasi mainījies. Domāju, katrs vīrietis kādreiz ir pateicis, tas taču priekš sievietes ir domāts, tad augsti paceļ degunu un aiziet uz svaru zāli. Laiki ir mainījušies, modes virsotne vairs neieņem pārmuskuļoti vīrieši ar nekādu muskuļu funkcionālo pielietojumu, ka tikai skatam, kā arī ar izcili zemu fizisko izturību. Pacelt 100 kg varam, bet noskriet 100 metrus – nē. Modē ir atletiski vīrieši. Tie ir tie, kas fiziski ir daudzpusīgi attīstījušies, kā piemēram viņiem ir labs kardio, pietiekams spēka slieksnis un pieņemama lokamība. Vienmēr sakot, ķermenis ir funkcionāli sagatavots jebkādai slodzei. Grupu nodarbībās nav daudz jādomā, tik jāklausās trenera komandas un viennozīmīgi. Tas ir izaicinājums ar pozitīvo pievienoto vērtību. Vīrieši, kas domā, vai kuri nav mēģinājuši, es jums silti iesaku to izdarīt, jo ticat man, jūs būsiet pārsteigti par rezultātu un efektu, kā arī grupu nodarbība pārtaps par neatņemamu sastāvdaļu tavā kalendārā. Tas bija mīts, var trenēties. Redzējāt paši, kad 8-10 bija parasti ir vairāk. Ikdienā nāk, tā kā, tas, kas sev grib vairāk uztēties. Kā teica viens draugs mans, kas ar te trenējās, viņš kas nekačās, es nodarbojos ar fitnesu. Tas ir fitnes. Vingrošana, nevis kačāšana. Es pusgadēju tikai un var justies. Šonedēļ 5 reizes no rīta esmu zālē atnācis. Viss 5 dienas, tā kā, arī pārbaudības man parasti 4 reizes, 3 reizes, šoreiz 5 reizes. Mierīgi var izturēt un gribas spēks vajadzīgi. Visi Latvijas vīrieši no rītiem ceļamies 6:30 un 7 esam Atletikas centrā pie Vero un Annes un nodarbojamies ar powerpump un, kā šodien redzējāt, tabatu. Es domāju, ka viss ir skaidrs. Grupu nodarbības tiek apmeklēts arī starp vīriešu vidū. Vai ne, Māri? Mīts ir lausts.